galvenā tēma ir industrializācija. Un esiet tik laipni atceraties, ka tā ir tā svarīgākā lieta. Tas ir tās patērētāja grupa Eiropā, kurā mums ir Valmieras stikla šķiedra. Tā ir statistika no 2007. gada, kā ir mainījušās cenas, un tieši šeit ir runa par mūsu kaimiņiem apkārt Baltijas jūrai un tiem, kuri kaut kā ir sasaistīti ar Nord Pool tirdzniecības apgabalu. Neapšaubāmi, ja mēs rūpniecības uzņēmums nokļūtu Dānijā, tad cenas ir 2 reizes augstākas. Es domāju, ka visnepatīkamākā lieta ir tā tumšsarkanā līnija Latvijas industrijas uzņēmumiem ievērojamais cenu kāpums. Viņš nav šeit tik uzskatāms, viņš izskatās lēnani, bet tas tomēr ir gandrīz 2 reizes. Un šeit ir ar visiem nodokļiem. Tādēļ proporcionāli varētu būt izskatīt. Interesanti ir tas, kā diskusija, ko uzsāka mašīnbūves asociācija, kur teica, jā, mums apkārtējiem ir zemāks cenas nekā mums, un tas patiešām atbilst patiesībai. Atkal šīs pašas Baltijas baseina valstis, ja neskaita 2 no viņām, kas ir ievērojami pārsniedz pa patērētāju grupām, tad Latvijas patērētājiem ir jāsastopās ar konkurentiem, kuriem elektrības cenas ir zemākas. Mūsu slavenais OIK, kas ir faktiski sastāv no 2 tādām lielām kategorijām, atjaunojama enerģija un dabas gāze, un šeit ir redzams, kā viņš ir progresējis un kur mēs esam 13. gadā. Kā redzams, protams, pieaugums proporcionāli, bet absolūtajos lielumos dabas gāzes atbalstam vai tehnoloģiju atbalstam. Es tomēr lietošu vārdu tehnoloģijas, nevis pati dabas gāzi. Pilnīgi pretēji tam, kā runāja Ābele par tehnoloģisko neutralitāti. Un šīs ir tās komponentes vai šo 2 obligāto pienākumu ietekmi atkal uz patērētāju grupām. 2007. gadā mēs par to neko nezinājām, nerunājām, jo mums nebija nekādas idejas, kas par tirgiem un kam to jāmaksā. Pa laikam kaut ko Latvenergo pieminēja, ka tas ietekmējot viņu un ietekmēja viņu peļņu, bet tad tikai tas parādījās, kad mēs sākam runāt, ka tirgi tieks atvērti, vai ir atvērti drīzāk. Un tāds ir tas efekts, un šādi ir apmēram tā procentālā ietekme. Tas tad ir rūpniecības uzņēmumiem, kas ir ne pārāk liela patēriņa, mazāk kā Valmiera. Katrs var zināt, kur viņš tur atrodas. Un, kā redzat, atkal ņemot vērā visus nodokļus, no 2 līdz 3, un pašreiz jaunākais regulātori 1. aprīļa diena, kad vajadzētu smieties, droši vien nebūs nemaz tik smieklīga. Atjaunojama enerģija patēriņš jau sastādīs 6% un 14% tas atbalsts, kas ir gāzes tehnoloģijām. Un līdzīgi būtu ar lielākām grupām, kur, protams, reiz OIK ietekme ir ievērojama, bet atkal viņas ir atšķirīgas gāzes tehnoloģijai un atjaunojamam enerģijai. Tad KPMG ierosinātājās bez intereses pēc apskatījās, kas tad noticis ir Austrijā, kurā it kā pielieto atšķirīgas tos pienākumus par atjaunojumu enerģiju dažādām patērētāju grupām. Šeit ir Latvijas krāsas un Austrijas krāsas, gaiši un tumši sarkanas, 2 patērētāju grupas, un Latvijas patērētāji ir uzbraukuši pamatīgi, un daži ir pārsnieguši Austrijas cenas. Austrijas cenas ir it kā pazeminājušās. Un tad ir, protams, jautājums, kas ir bijis par iemeslu. Bet es gribētu teikt, ka Austrijā iemesls bija vairumtirdzniecības gāzes, vairumtirdzniecības cenu pazeminājums centrālā Eiropā. Un līdzīgi tas bija arī Ziemeļa Eiropā. Un tagad pāriesim pie mazliet nopietnākajām prezentācijām. Un Dins Mererāns mums pastāstīs, kā ekonomikas ministrija skatās, kā mēģināt mīkstināt kaut kā šīs OIK ietekmes uz cenu pieaugumiem un, protams, uz industrijas aktivizācijas mērķiem. Tātad caur industrijas prīzumu, ja tu varētu mums pasniegt šo lietu.
Labdien! Tomēr jāsaka laikam, ka gluži runāt par industriju vien nevarēs, jo OIKS tā tomēr ir tāda parādība, kas attiecas uz visiem lietotājiem, ne tikai uz industriju. Kaut gan, industrija, protams, ir tā lietotāja grupa, kam OIKS šobrīd ir visproblemātiskākais, vissāpīgākais. Tāpēc patiesībā tādā mērā, kā mēs runāsim par lietotājiem vispār, attiecībā uz industriju, tas pats droši vien būs taisnība, bet tas attieksies uz viņiem vairākas reizes stiprāk. Tātad varbūt pats sākums tiem, kuri nav sekojuši tam procesam, kaut gan es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa no jums to jau zina, ka šī gada sākumā tika skatīts ministra kabinetā daudz kritizētais, bet ekonomikas ministrijas izstrādātais ziņojums par elektroenerģijas cenas pieauguma prognozēm. Un faktiski tas secinājums, ko man gribētos uzsvērt no šī ziņojuma, ir, ka nav jau tik lielā mērā svarīgi, cik pamatoti vai nepamatoti bija ministrijas izdarītie pieņēmumi par to, ka noteiktā kategorijā realizēsies, teiksim, 80% projektu, savukārt citā kategorijā 75%, un kāds saka, ne 75%, un tas ir pārspīlēts, realizēsies 50%. Jo galvenais šajā ziņojumā bija uzsvērt to, ka tendence jau no tā nemainās, un obligātā iepirkuma komponente pieaug, un mēs tūlīt varēsim manīt 1. aprīlī, faktiski tas ir zināms, ka viņi pieaug atkal kārtējo reizi. Un tā tendence pati par sevi ir nepanesama enerģijas lietotājiem. Un tieši tas ir iemesls, kāpēc tika izstrādāts ziņojums janvārī un kāpēc tiek izstrādāts rīcības plāns elektroenerģijas kopējās cenas pieauguma risku ierobežošanai. Jāsaprot, ka šī problēma pastāv, un es apsteidzot kaut kādus komentārus, kas varētu sekot pirms tam, es gribu vēlreiz uzsvērt, ka runa nav tikai par zaļo enerģiju, ir runa arī par koģenerāciju, kas ir savulaik bijis atbalstāms elektroenerģijas ražošanas veids, un protams, ka vismaz šajā brīdī puse no obligātā iepirkuma komponentes vai aptuveni puse ir veidojas pateicoties vai varētu teikt veidojas no dabasgāzes koģenerācijas. Tāds diezgan schematisks zīmējums, bet esmu pārliecināts, ka jūs jau paši pietiekami labi uztverat, kā veidojas kopējā elektroenerģijas cena. Ir šie trīs apakšā esošie kvadrātiņi. Mēs ziņojumā nepievērsāmies, protams, tādiem aspektiem kā elektroenerģijas vairumtirdzniecības cena, jo mēs esam pārliecināti, ka tas ir kaut kas, ko nevajadzētu regulēt vai mēģināt ierobežot. Tas ir lielums, kas veidojas tomēr tirgus apstākļos. Tāpat pārvades un sadalas izmaksas, tas nav tas, ko mēs mēģinājām šajā šobrīd izstrādājumajā ziņojuma projektā apskatīt. Toties trešais kvadrātiņš saucās obligātā iepirkuma komponente, mums ir ļoti interesants. Tad tālāk viss ziņojums tieši par to. Plāna mērķis ir, kā tas jau tika minēts, samazināt šo te pieauguma risku, lai novērstu to negatīvo ietekmi uz elektroenerģijas lietotājiem. Jāsaka, ka mēs sev par mērķi esam stādījuši saglabāt obligātā iepirkuma komponenti vismaz tādā pašā apmērā, kā tā ir šobrīd. Un arī tas, es domāju, ir jau diezgan ambiciozs mērķis, ņemot vērā to, ka pārējās prognozes vai prognozes par to, kas notiktu, ja netika darīts nekas, liecina, ka OIKS tādā gadījumā pieaugtu pilnīgi noteikti. Darbības virzieni, kurus mēs esam mēģinājuši attīstīt šajā plānā, ir vairāki, bet šeit ir nosaukti tie galvenie. Būtībā
tas saistās ar esošo projektu stingrāku uzraudzību un kontroli, jo pastāv tāda pārliecība, un mēs arī šo te pārliecību pilnā mērā dalām, ka tie, kas saņem valsts atbalstu, viņi saņem kaut kādu daļu no publiskā labuma. Līdz ar to šiem te publiskā labuma saņēmējiem viņiem pašiem būtu jābūt kā paraugam citiem. Līdz ar to nevajadzētu būt tā, ka sabiedriskā labuma daļas saņēmēji, teiksim, paliek kaut ko parādā, kaut ko neizdara, kaut ko. Tā kā kontroli ir vērsta uz to, lai projekti ideāli atbilstu labas darbības principiem, plašā šī vārda nozīmē. Stingrāka nosacījuma noteikšana vēl darbību neuzsākušajiem projektiem vērsta tieši uz to pašu, lai ierobežotu tādas situācijas, kā ir vērojams atsevišķos darbību uzsākušajos projektos, bet vienkārši šeit tas notiek preventīvi. Atbalsta intensitātes izvērtēšana atbilstoši esošai elektroenerģijas tirgus situācijai. Mūsu priekšlikums ir tomēr formulas pārskatīt attiecībā no tā, kāda ir situācija tirgū. Tāpat arī atkarībā no tā, vai un cik lielā mērā projektu realizējošais komersants ir saņēmis atbalstu jebkādā citā veidā, vai nu tie būtu struktūra fondi, vai tie būtu lauka atbalsta dienesta programmas vai kas tam līdzīgs. Obligātā iepirkuma izmaksu samazināšana vienlīdz lielā mērā attiecas gan uz nelielajiem projektiem, gan arī uz lielajiem projektiem, kas veido lauvas tiesu obligātā iepirkuma izmaksu. Un priekšlikums plānā tiks ietverts ir arī par obligātā iepirkuma fonda izveidi, būtībā speciāls fonds, kura mērķis ir sekt ražotājiem starpību starp viņām noteikto obligātā iepirkuma cenu un elektroenerģijas cenu tirgū. Šeit redzam vienkārši, kā obligātā iepirkuma komponente ir pieaugusi gadu gaitā no atjaunojamos energoresursus izmantojošām stacijām un no tām stacijām, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā. Zināms fakts jau, ka no 1. aprīļa OIKS kārtējo reizi būs pieaudzis un tajā brīdī viņš būs jau praktiski 2 centīmi par kilovatstundu. Attiecībā uz obligātā iepirkuma prognozi, tā situācija, kas mums šobrīd ir un ar kuru mums ir jādzīvo, ir 819 lēmumi par obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu un 1 lēmums par tiesībām saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu. 224 no tiem ražošanu ir uzsākuši, savukārt 139 ministrija ir atcēlusi pārsvarā tāpēc, ka projektu attīstītāji nav spējuši ievērot normatīvajos aktos tiem noteikto darbību izpildes termiņus. 2013. gadā, ja saskaņā ar visiem plāniem, darbība ir jāuzsāk 15 jaunām stacijām. Savukārt pēc izsniegtajām atļaujām 2014. gadā tās būtu 153 stacijas un 2015. gadā 201 jauna stacija. Izstrādājot šo te rīcības plānu, esam secinājuši, ka tā aktīva investīcijas veids 50 no šī te komersantu skaita. Savukārt mums ir zināms, ka 320 no šiem te neveic nepieciešamās darbības pieslēguma ierīkošanai, kas ir tomēr būtisks priekšnoteikums, lai stacijas sāktu darboties tām izsniegtajos lēmumos paredzētajos termiņos. Tad nedaudz vēl sīkāk un detalizētāk par plānotajiem rīcības plāna pasākumiem. Tā ir projektu kontrolas grupa, kur jau es minēju. Un projektu kontrolas grupas uzdevums būtu pārbaudīt projektu atbilstību būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem,
pārbaudīt attiecībā par izeivielu izmantošanu vai reālā situācija atbilst projekta attīstītāju vai projekta īpašnieku deklarētajai situācijai. Un attiecībā uz koģenerācijas stacijām, kur tomēr nepieciešams priekšnoteikums ir saražotās siltumenerģijas efektīva izmantošana, arī šīs aspekts ir jānoskaidro. Neatkarīgi auditori apstiprināti gada pārskati, tas būtu tas, kas valsts iestādēm dot pārliecību par to, ka siltumenerģija ir aizgājusi pareizo, tai domāto ceļu. Nodokļu nomaksa. Tā informācija, kas mums ir, liecina, ka 2013. gadā uzņēmēji, kas gūst labumu no obligātā iepirkuma, ir kopā uzkrājuši nodokļu parādu 720, gan arī 7 tūkstošu latu apmērā. Un mēs pieņēmām, ka tā nodokļu summa, no kuras mums būtu jāsāk jau tā kā pievērst uzmanību komersantam, ir 100 lati. Kaut gan tikpat labi tā varētu būt arī lielāka vai mazāka. Un maksimālais parāds, kas mums ir vienam komersantam, ir gandrīz 92 tūkstoši latu. Piedāvājumā mums ir šādu situāciju rašanās gadījumā komersantam piedāvāt nokārtot savus nodokļu saistības pret valsti noteiktā termiņā. Savukārt, ja tas nav izdarīts tādu vai citādu apstākļu dēļ, tad obligāto iepirkuma lēmumu varētu arī atcelt. Elektroenerģijas, kas ražota no atjaunojumiem energoresursiem un koģenerācijā reālo izmaksu izvērtēšana, tas ir tāds diezgan plaša mēroga darbs, kas faktiski nozīmē konsultantu iedziļināšanos, ministrijas algoto konsultantu iedziļināšanos katrā atsevišķā projektā, jo projekti tomēr ir samērā atšķirīgi pat tad, ja no pirmā acu uzmetiena tie izmanto līdzīgas tehnoloģijas, ir līdzīga apjoma. Kā jau minēju, ir apzināti 82 projekti, kas ir saņēmuši papildus investīciju atbalstu, un mūsuprāt tikai loģiski būtu, ka šī atbalsta formula vai atbalsta intensitāte caur obligāto iepirkumu mainītos atkarībā no tā, kādā apmērā ir saņemts papildus investīciju atbalsts katrā no projektiem. Jo ir projekti, kas tādu nav saņēmuši, turpretī ir arī projekti, par kuriem ir zināms, ka tie ir saņēmuši šādu papildus atbalstu 3, laikam maksimums 4 dažādās vietās. Būtisks pasākums ir izmaksu analīzes tām koģenerācijas elektrostacijām, kur uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 4 megavatiem. Tāda nav pārāk daudz. Tajā pašā laikā tas obligātā iepirkuma procents, ko viņas veido, ir krietni ievērojams. Tā, pētījot visu situāciju, arī vēsturisko saistībā ar atbalsta ilgumu un atbalsta intensitāti, esam atklājuši arī tādu projekta grupu, kas atbalstu saņem jau diezgan sen, un faktiski normatīvi akti tā īsti nemaz neparedz kaut kādu brīdi, kad šis atbalsts būtu jāpārtrauc vai kad viņa termiņš varētu beigties. Tas ir nedaudz mazāk par 15 stacijām, kas varbūt tiešām nav tā kā neatstāja ievērojamu ietekmi uz obligātā iepirkuma komponentu, bet tomēr arī šis jautājums prasās tapt sakārtots. Un beigās varbūt ilustratīvs slaids par to, kā tad varētu izskatīties obligātā iepirkuma komponente nākamā gada 1. aprīlī. Tas garākais stabiņš ir tas, kas ir maksimāli iespējamais šajā situācijā. Gadījumā, ja tiešām tiek eksploatācijā nodotas visas stacijas, kuru eksploatācijā nodošana tiek plānota 2013. gada laikā. Prognozētais ir tāds, kuriem ir izdarīti pieļāvumi par to, ka daļa projektu tomēr nerealizēsies. Savukārt gadījumā, ja
TEC 1, TEC 2 un citām lielajām stacijām šī atbalsta nav, tad viņš varētu būt ievērojami zemāks. Un beidzamais stabiņš ir tas prognozētais 13. gada atbalsts, prognozētais obligātā iepirkumā komponentes apjoms. Tad, ja TEC 1, TEC 2 un citi lielie neiet caur obligātā iepirkuma komponenti, bet tiek tā kā finansēts caur obligātā iepirkuma fondu. Paldies! Jā, kārtībā. Jāsaka, es negribētu būt uzņēmējs kādā no atjaunojamās enerģijas projektā, jo kad viss šī vētīšanas mašīna dosies darbā kopīgi ar valsts ieņēmumu dienestu, tad es saprotu, ka būs tāpat kā Krievijā ar finansu policiju. Bet katrā ziņā mēģinājums ierobežot pieaugumu bez šaubām ir vairāk nekā nepieciešams, jo tas, ko mēs runājām par slogu industrijai un līdz ar to darba vietām Latvijā, ne tikai atjaunojamais enerģijas sektorā, bet arī pārējā, ir vairāk nekā vajadzīgs. Ir viena problēma mums pašlaik ar laiku, mums vajadzētu, cienījamie kungi, runāt ļoti ātri, un tagad mēs pāriesim pie nākošiem, pirms atstāsim tikai pēc tam varbūt laiku jautājumiem, un es apsolīju vēl vienu komentāru kungām no Mežvidiem. Tagad mums Ilmārs Stuklis, kas pārstāv Latvenergo, ar lielu interesi noklausīsimies viņā, jo no vienas puses viņi ir tirgotāji, kas ieradīsies pie jums ar OIK rēķinu, tad ja jūs būsiet patērētāji vai tirgus vai vienalga, un otras puses viņi arī viens no tiem, kas bauda OIK labvēlību. Kā viņš mums to izstāstīs? Labdien, dāmas kungi! Tātad šodienas tēma, kā jau redzat, nav viņa man jālasa, un šī tēma ir visai plaša. Un man bija grūti varbūt izvēlēties pat tekstu un slaidus, ko šodien runāt, ko parādīt jums, un varbūt es mēģināšu iekļauties šajās 7 atvēlētajās minūtēs ātri pārskrienot par ļoti nopietnām un varbūt smagām problēmām, kas saistīts ar enerģētiku Latvijā. Tātad šodien mēs lielākoties runājam faktiski it kā par problēmu, kas sagaida Latviju, nodrošinot to uzņemto saistību, kas ir 20. gadā Latvijai uzlikta par pienākumu, tie ir 40%. Bet šodien, diemžēl, man jāsaka tā, ka faktiski runa ir bijusi tikai gandrīz vienīgi par elektroenerģiju, nedaudz par siltumu, praktiski bez runāšanas par transporta problēmām. Kaut gan šī tēma, kas šodien faktiski ir šeit deklarēta, viņa paredz runāt par visām šim 3 enerģētikas komponentēm, un elektroenerģija, kā jūs redzat, no visas šīs kopējās komponentes ir tikai 17%. Ja, tātad vismazākā faktiski sadaļa enerģētikā Latvijā un arī pietiekoši liela atjaunojumu energoresursu izmantošanas procenti. Lielas iespējas acīm redzot pavērt transports, kuru šodien mēs nedzirdējām vispār, un kādā veidā tad viņi piedalīsies šajā 40% problēmu risināšanā, bet nenoliedzam vislielākās iespējas ir siltumā. Siltums mums aizņem 58%, no tāda ir vismaz statistika. Pieņem, ka statistika varētu arī nedaudz kļūdīties, bet es nedomāju, ka viņi daudz kļūdās. Ja mēs runājam par siltumlietām, tad atkal, ja mēs ieskatāmies šajā tabulā, tad mēs redzam, ka centralizētā siltuma apgāde, par ko atkal šeit bija runa, ir pavisam neliela daļa no kopējā siltumenerģijas patēriņa valstī.
Un tātad šajā kopējā, teiksim, enerģijas tirgu, vai apjomos, tātad tieši siltumenerģija ir tā, kur ir vislielākās iespējas paverās, un pie tām, kā jau ir zināms, tad risinājumi ir ar viszemākām investīciju izmaksām, ar visaugstāko efektivitāti, ar vietējo energoresursu praktiski pilnīgu izmantošanu, cik mums viņi ir pieejami Latvijā, un rezultātā ar vislielāko atdevu sabiedrībai, sabiedrības labumam, ar tirgumu atbilstoši vai konkurējuši siltumu cenu Latvijas sabiedrībai un uzņēmumiem. Tad šajos slaidos visur ir redzams, ka faktiski šo te 40%, kas mums ir uzlikts par varbūt pienākumu izpildīt 20. gadā, ja pieņemsim šodien uz 11. gada rezultātiem, kas šeit ir redzami, ja mēs gribētu tad sarēķināt, cik tad ir vajadzīgs papildus izstrādāt ar atjaunojumiem energoresursiem primāri, izmantojot tos enerģiju ražošanā, tad ir redzams, ka mums ir nepieciešams vēl papildus izstrādāt 3,5 terawatstundas enerģijas, siltuma, degvielas vai elektroenerģijas. Neatkarīgi. Un šo ciparu 3,5 terawatstundas ir redzams, kad ar fosilo izēvielu mēs ražojam gan tātad transporta degviela 13 terawatstundas, mums ir izkliedētais siltums ir 9,5 terawatstundas, centralizētais siltums 5,8, elektroenerģija 4,2. Tātad visos šajos segmentos ir iespējams izpildīt šo teorētiski, izpildīt šo 3,5 terawatstundu pieaugumu, nodrošināt šo 40% izstrādi. Bet droši vien Latvijas sabiedrība gaida, kad tiks pieņemt lēmumi tādi, kas nodrošina šī mērķa, galvenā mērķa izpildi ar visefektīgākiem paņēmieniem, ar viszemākām izmaksām. Par cik siltums? Tas ir tas, kas faktiski ir dominējošs mūsu enerģijas patēriņa bilancē. Un ņemot vērā to, ka siltuma problēmas tieši var arī risināt ar to vislielāko mūsu Latvijas bagātību, kurināmo koksni, biokurināmo, tad mēs varam arī pavērtēt, cik tad ir vai nav pieejami mums šie energoresursi un ko viņi spēj nodrošināt valstī. Tad šie dati, kas te ir parādīti, viņi dažādos informācijas avotos ir nedaudz atšķirīgi, bet kopumā tātad te ir redzams Latvija ir kreisajā pašā malā. Tad ir kopējais saražotais koksnes apjoms, ir patērētais Latvijā koksnes apjoms un eksportētais šeit parādīt. Tad lielu daļu mēs jau Latvijā izmantojam šī resursi, ja, kas nav maz. Un tas pārsniedz kaut ko 12 terawatstundas. Un jā, mums ir iespēja tad atgriezt, varbūt atpakaļ Latvijas sabiedrībai, mūsu enerģijas izstrādei arī šo eksportēto lielumu. Tāpat laikā droši vien nebūtu normāli un prātīgi atgriezt atpakaļ no eksporta, preci ar augstu pievienoto vērtību, kas ir koksnes granulas, ja, kas arī tiek ražotas faktiski no šī paša produkta, briketes. Un, ja mēs paskatāmies, tātad šeit kopumā ir, tātad tie ir miljoni kubikmetru pārvēršot viņu enerģētiķiem saprotamā valodā, tie ir redzams, ka tas ir ap 20 teravatstundām pieejamais resurs. Tad, kā jau es minēju, tad šie resursi ir vairāk vai mazāk it kā novērtēt dažādos avotos, nedaudz dažādi. Un, svārstās kaut kur no 18 līdz varbūt pat 28 teravatstundām. Tad tas ir tas resurs, kas mums faktiski varbūt būtu pieejams. Tāpat laikā Latvijā tiek realizēti daudzi projekti, jau ir daži
realizēti pilnībā, neteiksim daži, pat diezgan daudz, jā, un joprojām tiek arī realizēti, kuri tiks nodot eksploatācija šajā, nākošajā gadā. Tas ir gan Liepāja, gan Ventspils, gan arī Jelgava, gan arī citviet Latvijā, un rezultātā tikai centralizētā siltuma apgādē. Kas bija no siltuma mazākā sastāvdaļa. Tad tiks izmantot ap 2 teravatstundām šī koksnes resursa papildus. Tātad jūs redziet, tātad pieaugs arī jau centralizētā siltuma apgādē šis AR izmantojuma procenti. Uzdotais jautājums šim fórumam. Manā skatījumā nenoliedzam ir mums šīs iespējas. Ja mēs spēsim un mācēsim šos resursus tiešām izmantot tā, lai iegūtu maksimālu labumu sabiedrībai. Elementāras lietas it kā, bet bieži vien nepārāk labi izprasts ir. No 1 megavatu siltuma var iegūt no 1 megavatu stundas koksnes. Apmēram nopaļosim, jā, ar dūmgāžu kondensēšanu. No 1 megavatu stundas koksnes ražot siltumu var aizvietot 1 megavatu importēto resursu. Tad mēs samazinām Latvijas atkarību viskardinālākā veidā. 1 megavatu stundu elektrību var saražot no 3-4 megavatu stundām koksnes. Un šajā gadījumā 1 megavatu koksnes ražot elektrību aizvieto tikai 0,3 importu megavatu. Tad mēs samazinām minimāli šo atkarību no importa, ja tikai mēs skatāmies uz šo koksnes izmantošanu elektrības vajadzībām. Tad šeit faktiski ir arī tas pats redzams, ka 3,5 teravatsstundas, kas nepieciešams līdz 40%. Tātad ir siltumā ir vajadzīgs 3,5 apmēram teravatstundas koksnes, kas mūsu pieejamais resurs iepriekš redzējāt, eksportā ir apmēram šis cipars. Transportam, nezinu, mani varbūt arī neprecīzi šis cipars, bet es pieņemu, ka 7,9, bet katrā ziņa elektrībā ir nepieciešama, lai izstrādātu šo pašu 3,5 teravatstundu, lai iegūtu šos 40%, ir vajadzīgs 12 teravatstundas koksnes, tāda resursa pārpalikuma Latvijā nav. Vēl nedaudz par elektroenerģiju. Šajā slaidā ir augšā redzama līkna. Tā ir nepieciešamā jauda, lai nodrošinātu Latvijas elektroenerģijas patēriņu. Apakšā tad ir redzami avoti, kas ir paņemti no sistēmas operatora augstsprieguma tīkla ikgada ziņojumiem. Tas ir pagājušā gada ziņojumā. Tad te ir redzams, ka pamatā mums šo vajadzību elektroenerģijas jaudās nodrošina, kas HESI, jā, lielie HESI nodrošina, bet viņu rīcība ir ierobežota ziemā, strādājot mazūdens periodā, maksimālo slodžu periodā, un pamatā tad jaudas nodrošina šie lielie teci. Ja gadienā mēs aizvietot šos tīri hipotētiski, šīs kombinētā cikla jaudas ar biokoģenācijas jaudām, tad tā fizika, diemžēl, ir tāda, tā tehnika, diemžēl, ir tāda, kad mums Latvijā elektroenerģijas praktiski nebūtu ar ko ģenerēt. Mēs nonācam pilnībā atkarībā no importa. Ja tam elektrībā šī atkarība ir daudz reizes smagāka nekā tā ir, teiksim, gāzes atkarībā. Vēl atgriežoties pie iepriekšējā slaida, man par cik izskanēja šis jautājums šeit arī, kā mums ir rezultātā Latvija nolikt uz ceļiem, vai mēs esam nonākuši liela atkarībā no gāzes. Nebūtu nē. Tātad šīs jaudas, kas ir uzstādītas tecos, kuras ir 80% apmēram no šī iepriekš pieminētā 1034 megavatstundām, 80% ir tieši šīs jaudas, par kurām mēs samaksājam 46%, kuras nodrošina šo elektroapgādes drošumu valstī. Tad 80% mēs samaksājam 46%. Un mēs
neražojam elektrība, ja gāze ir dārga un elektrība ir pieejama lēta. Mēs neražojam. Tad tas maksājums, kas ir par šo peciem subsīdiju, tā ir tikai maksa par jaudu, maksa par elektroapgādes drošumu valstī. Mēs neesam atkarīgi no gāzes. Gāze ir atkarīga no mums, jo mēs ražojam tad, kad viņu cena ir pieņemama mums, kā elektroenerģijas tirgu strādājošam uzņēmumam. Tad, kad viņu gāzes cena ir konkurētspējīga ar elektrības cenu tirgu. Tātad šeit jūs redzat, ka visi tie pārējie atjaunojamās enerģijas resursu projekti, tie, kas tagad ir iezīmēti sistēmas operatoru prognozēs, nenodrošina, ir tuvu nenodrošina Latvijas vajadzību pēc elektroenerģijas. Jā, nu varam beigt. Jā, paldies. Un Jā. Par šo varat padomāt, kas tas ir, varbūt kāds zina. Jā, man ir jāatvaino. Šī bija ļoti pārliecinoša prezentācija. Viņa diezgan labi saskanēja ar to, ko Ābels kungs teica, kāda ir ministrijas stratēģija atjaunojamajai resursu siltuma ražošanai. Rokas nos no elektrības. Un, protams, Ilmārs atgādināja vēl vienu ārkārtīgi svarīgu lietu, kas nekad ļoti reti izskan tad, kad runā par OIK un viņu sastāviem, un neskapēc tas ir liels noslēpums, ka tas ir tomēr saistīts ar apdraudas drošības komponenti. Bet tomēr Ilmārs nepieminēja neko, vai Latvenergo kā čempions arī kaut kā piedalīsies tai OIK ietekmes samazināšanā, vai kaut kas ir jūsu plānos? Jā, nenoliedzami, Latvenergo gan piedalās jau šajā OIK komponentu samazināšanā. Tas ir, mēs faktiski pagājušā gadā ierobežojam savu teci izstrādi, tādā veidā esam samazinājuši, cik nu varēja līdz minimumam. Apmēram tad lēstā izmaksu samazinājums ir 3 miljoni lati ir samazināti šo darbību rezultātā. Un kā vērtē? Vai vērtē pēc kopēja apjoma, vai vērtē pēc šīs cenas lieluma saražotā enerģijas vienībā? Ja reiķinām saražotā enerģijas vienībā, tad nenoliedzam, jo vairāk teci, tiks darbināti, jo vidējā cena kritīsies. Bet atkal, ja teci netiks darbināti, tad kopējais apjoms atkal no OIK ir kā samazināt. Bet ņemiet vērā vienu, kad to, ko jau es teicu, kad Rīgas teci, Latvenergo teci netiek darbināti tad, ja elektroenerģija ir pieejama lēta un mums ir jāmaksā dārgi par gāzi. Un es domāju, ka gāzes piegādātāji šo jautājumu jau ir ņēmuši vērā un ir spiesti, gribam, negribam, ar to rēķināties. Jā, nu paskatīsimies. Pat termināli. Jā, nu paskatīsimies. Nu, jāsaka tā, Ilmār, paldies, tu nodevi riktīgi pēc laika. Tagad mums ir nākošais piegādātājs, kurš arī ierodās pie jums ar rēķinu, kurā ir OIK, un tas ir Jānis, kurš pārstāv Enefit, kas, protams, ir ST Enerģijas vai Latvenergo konkurenta meitas uzņēmums. Vai tu runās par to, kā jums OIK traucē konkurēt, vai par kaut ko citu, Jāni? Nē, nekādā gadījumā es runāšu par skatu nākotnē, bet atskatoties uz to, kāda ir ST Enerģijas pieredze ar elektroenerģijas ražošanu, ar atbalstu elektroenerģijas ražošanai. Bet es mazliet atkārtošos, jo jau iepriekšējās diskusijās izskanēja tā tēze par to, ka šobrīd tirgus cena elektroenerģijai neveicina investīcijas, un arī pēc mūsu aplēsēm pagājušajā gadā 90% no nodotajām un arī procesā esošajām jaunajām jaudām Eiropā tiek būvēts ar viena vai otru veidu subsīdijām, un ST Enerģija kā lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, arī lielākais investors elektroenerģijas ražošanā, protams, arī bauda un saņem dažādas subsīdijas. Mūsu investīcijas pēdējos 5 gados ir 1,6 miljārdi eiro, un es īsi mēģināšu atskatīties to uz dažādiem projektiem un uz to, ka atbalsta veidi var būt ļoti, ļoti dažādi, un kādas varētu būt tās atziņas no tā visa. Tātad pirmais investīcija virziens ir vēja parki.
Te es nesaukšu tos skaitļus, jūs redzat gan projektu skaitu, kas ir realizēts megavatus, kopējās investīcijas uz megavatu, un tad tātad subsīdija. Un tā subsīdija, ko šī gadījumā mēs saņemam, tā ir tātad Latvijā mēs to saucam par feed-in premium, tātad proti pa virsu tirgus cenai ražotājs saņem fiksētu piemaksu. Šī gadījumā 53,7 eiro, kas tiek saņemts 12 gadus, un tāpat kā Latvijā šī te papildus piemaksa 53,7 eiro, tātad caur obligāto iepirkumu komponenti un patērētāju rēķiniem tiek tātad subsidēti. Otrs atbalsta veids ir koģenerācija. Tātad šeit ir apskatīts 3 koģenerācijas stacijas, IRU atkrituma pārstrādes spēkstacija, un tad 2 salīdzinoši līdzīgas stacijas Paidē un Valkā, tātad viena Igaunijā, viena Latvijā, kur ir veikts investīcijas pēdējos gados. Te ir rakstura lielumi, pavisam ātri pārlikšu uz atbalstiem. Tātad atbalsti gan ir dažādi. Ja mēs runājam par atkritumu pārstrādi, tad te ir 2 veidi atbalsti. Proti likumdošana Igaunijā nosaka to, ka atkritumi tiek pieņemti tā, ka 30% no tā sastāva ir atjaunojami energoresursi, 70% nav atjaunojami energoresursi. Un tā attiecīgi arī tas atbalsts līdzīgi tiek dalīts, tātad 30% no izstrādātās elektroenerģijas tiek piemērot tā pilnā piemaksa ir 53,7 eiro, savukārt atlikušajiem 70% tā ir efektīvās koģenerācijas likme 32 eiro, ko arī maksā patērētāji caur obligātā iepirkuma komponentu. Paides stacijas gadījumā tātad ir gan investīcijas kapitāla ieguldījuma saņemšana atpakaļ, kas tātad ir finansējums, līdzfinansējums, kas tika tātad iegūts no CO2 pārdošanas un piemaksa pa visu tirgus cenai, tāpat kā citiem atjaunojamas energoresursu projektiem Igaunijā. Ja mēs skatāmies uz investīcijām Latvijā, tātad Valkas stacijā, tad šeit ir noteikti kopējā cena, tātad tas ir tas gala tarifs obligātā iepirkuma ietveros, ko likumdošana Latvijā regulē, kas jau iekļauj tirgus cenu un iekļauj atbalstu pa visu tirgus cenai. Un, protams, kas te lec laukā ir tas, ka tā cena ir mainīga laikā, un cena mainās no tā, kāds ir mazumtirdzniecības dabas gāzes cenas izmaiņas Latvijā, kas, es domāju, no tāda Eiropas skata šķiet salīdzinoši neskaidra tā saistība un kāpēc tām lietām jābūt saistītām. Un papildus arī Latvijā, tāpat kā Paides stacijā, bija pieejama tātad investīcija kapitāla ieguldījumiem. Šī gadījumā tas bija kohēzijas fonds, Eiropas Savienības kohēzijas fonds, kas 36% bija iespēja atgūt. Un visbeidzot, mūsu lielākais investīcija objekts pēdējos gados tātad ir bāzes jaudas stacija Auverē, kur pamatā tātad kurināmais ir degslāneklis, taču līdz 50% to var aizstāt ar biomasu. Un šeit tātad nav atbalsta, kas uzliek saistības gala patērētājiem Igaunijā, bet Igaunijas valdība izcīnīja vai vienojās ar Eiropas komisiju, ka Eiropas komisija piešķirs tātad emisiju tirdzniecības sistēmas CO2 kvotas 18 miljonu tonnas, lai palīdzētu ar finansējumu šīs stacijas izbūvēšanā. Neesmu savus secinājumus apkopojis uz viena slaida, bet pie šīs bildes gribu apstāties, un te arī nāk tie galvenie secinājumi, ka mēs aicinātu meklēt tādus atbalsta veidus, kas neuzliek lielas saistības gala patērētājiem. Proti, cīnāmies par trešo pušu finansējumu, Eiropas Savienības fondi, iespējams šāda pat līdzīgā programma Latvija vēl šo iespēju nav izmantojusi. Iespējams, ka ir iespēja no Eiropas komisijas saņemt bezmaksas CO2 kvotas un novirzīt Dīna pieminētajam OIK fondam.
Tas būtu viens. Otrs ir tas, kas nav izskanējis, kāds tad ir tas virsmērķis. Vai virsmērķis ir izpildīt uzņemtās saistības pret Eiropas Savienību, vai virsmērķis ir skatīties, kā attīstīt tautsaimniecību. Un, ja izdotos skaidri nodefinēt, kur ceļu iet, tad arī varētu pielāgot to atbalstu mehānismu. Piemēram, ja virsmērķis ir izpildīt Eiropas Savienības mērķi un to izdarīt pēc iespējas efektīvāk, tad visiem turpmākajiem atbalstiem būtu jābūt tādiem, ka sākumā tiek noteikts salīdzinoši zems atbalsts, lai investīcijas no sākuma aizietu efektīvākajos projektos, kur ir zemākas mainīgās izmaksas. Un tas atbalsts attiecīgi lēnām tiek paaugstināts, protams, kombinējot ar dažādiem fondiem, lai mīkstinātu to kapitāla ieguldījumu un mazinātu ietekmi uz gala patērētāju. Tātad to atbalstu laika gaitā palielinātu, lai investīcijas nāktu katrā nākošajā efektīvākajā projektā. Līdz tiek sasniegts tātad šis Eiropas Savienības uzstādītais mērķis, jo pretējā gadījumā, ja tiek uzstādīts ļoti liels atbalsts jau pašā sākumā, tad, teiksim tā, nevis efektīvākais projekts tiek īstenot pirmkārt, bet gan izveicīgākais. Un droši vien, ka kopumā tautsaimniecības interesēs ir, lai no sākuma tiktu uzbūvēti efektīvākie projekti. Tātad tur, kur ir ļoti labi siltumjaudi, tas ir koģenerācijas gadījums. Tātad būtu arī tie galvenie secinājumi diskusijai. Tātad esmu atvērts jautājumiem, ja tādi vēlāk būs. Paldies, Jāni. Pirms mēs pārējām tālāk, gribētu pajautāt organizēt, kas notiks, ja mēs atstāsim telpu, teiksim, 16:10. Nenotiks nekas, jo mums ir vēl 2 izcili runātāji, mēs nevaram laist to garām, un arī droši vien jautājums vēlās. Ir kāds jautājums no zāles uzreiz Jānim par igauņu pieeju? Es arī nodarbojos ar Latvijas dzelzceļu, ja, un gribu pateikt, ka Latvijas dzelzceļš paredz no 2015. gadā uzsākt savu tranzītu koridoru elektrifikāciju. Tādēļ visa dīzelvilce būs aizvietota ar elektrovilci, un šī gadījumā vajadzēs elektroenerģija, un arī varbūt, ka mēs sasniegsim to mērķi, kuri gribam sasniegt arī. Un kā gatavojas Latvenergo un Enefis šajām Latvijas dzelzceļa pasākumam. Patēriņš aptuveni būs dzelzceļa patēriņām būs aptuveni līdz 15–20% no Latvijas visa patēriņa, elektroenerģijas patēriņa. Es varbūt sākšu ar repliku, ka ja Latvijā strauji kāps elektroenerģijas patēriņš, tad obligātā iepirkuma komponente, ja nemainīsies atbalsta kopējais apjoms, tad tā ievērojami saruks, tāpēc industrializācijas politika ļoti apsveicama no esošo patērētāju viedokļu, jo palielinot elektroenerģijas patēriņu, tātad esošie sāks maksāt mazāk. Bet jā, varbūt drīzāk jau jautājums Dīnam, kādi ir plāni regulācijas lietām jautājumi? Ja drīkst, nenoliedzam, tad elektroenerģijas izmantošana transporta jomā ir viens no tiem ceļiem, kādā veidā efektivizēt varbūt arī visu šo enerģētikas kopumu. Un arī tādā veidā faktiski transporta jomā ienāk diezgan ievērojams daudz tieši zaļās enerģijas. Tā kā jebkurā gadījumā es varu pievienoties arī pie kolēģiem, kad enerģijas patēriņa pieaugums dabiski tad samazina vidējos elektroenerģijas iepirkuma cenu līmeņus. Jā, Jāni, es esmu dzirdējis, ka un pašlaik notiek jaunā likuma izmaiņas par atjaunojumu enerģiju Igaunijā. Jo ir vēlreiz. Likuma apspriešana pašlaik notiek parlamentā. Igauņi pāriet pēc vienošanās starp atjaunojumu enerģiju federāciju, laikam viņi tā sauc, un ekonomikas ministriju ar labojumiem, kur faktiski ir tāda pati sistēma kā Latvijā. Griesti un piemaksa pie tirgus cenas.
Cik tālu tā lieta pēc tavām? Jā, tieši tā, un tā komunikācija no ministrijas puses ir tāda, ka šobrīd ļoti zemes cenas un visi saņem pietiekošu atbalstu, tāpēc tas ir jāierobežo tādā ziņā, ka uzliksim griestus šobrīd, visi var tātad vienalga izdzīvo pie esošajām zemajām tirgus cenām, un ja nu tirgus cenas nākotnē kāp, tad mums būs griesti, un ja, teiksim, elektroenerģija maksās vidēji nevis 45 eiro, bet 60 eiro, tad mēs viņiem maksāsim nevis 53,7, bet mēs viņiem maksāsim par 15 eiro mazāk. Jā. Bet viņi to, jā, šeit tā interesantā lieta, ka ministrija to pasniedza no tā viedokļa, ka viņi, jā, iegrožo tātad nākotnes oika apmēru Igaunijā, un iespējams, ka tas oiks samazināsies ievērojami, bet, nu, protams, no otras puses atkal tas ir mazo ražotāju riska mazināšana, jo viņi nezina, kādas būs tās tirgus cenas nākotnē. Nu, bet likums ir izgāja pirmo balsojumu. Pirmajā lasījumā likums Igaunijas parlamentā ir pieņemts. Es nezinu par otro, tu neesi neko dzirdējis, kas viņš nav stājies spēkā. Tā, tagad vēlreiz Andris Kārkliņš. Es tik laipns pamēģini. Jā. Es mēģināšu stāvus tomēr. Nu, runā normālā tempā, bet īsāk. Īsā replika pa vidu, es nezinu, kādā veidā Stukļkungs pateica tikko, ka elektroenerģija no satiksmes pēkšņi, kas ražīta no fosilās enerģijas, kļūst zaļa, bet tas pupam izs. Otra lieta. Kas? Tādā ziņā, ok. Labi, to mēs nonāksim. Jā. Otrs, man, protams, liels gods starp lieliem gigantiem elektroenerģijas ražošanā runāt par mūsu mazajām lietām, kas ir. Un trešā lieta, man grūti pateikt, ar ko bija domājis Stugļkungs ar to pēdējo bildi, ko viņš rādīja to svecīt. Es viņu uzsvēru kā kapu sveci, tikai tagad nesapratu kam. Vai teciem, vai zaļai enerģijai, vai kam citam. Bet mēs runāsim par to, un kā mēs skatīsimies, un kā mēs redzam. Mēs, tas ir Atjaunojamās enerģijas federācija, kā es iepriekšējā prezentācijā teicu, mēs esam pusceļā ar pētījumu par to, kā mēs redzam, kā tas viss izskatīsies. Tādēļ tie cipari, ko mēs rādam, tie vēl nav precīzi līdz galam, un viņi ir aptuvenie. Teiksim, ja par manu mīļo biogāzes sadaļu runājam, mēs esam izanalizējuši tikai pusi vēl no biogāzes stacijām, tas ir 20 no 40, bet tā dinamika, es nedomāju, ka daudz mainīsies, un plus mīnus tas tā, kā mēs domājam, viņš arī sanāks. Un kā tas izstāst, tātad tālāk, jebkurā variantā, un vēl viena piepildīja, pirms tam es runāju vairāk fotogrāfijās, tad tagad es saprotu, ka stabiņi ir aktuālāki, labāk krīt acīs un saprotamāk, tad vairāk būs stabiņa, pīrādziņa, bulciņas un tā tālāk. Tātad mēs skatāmies uz tiem cipariem savādāk, un teiksim, ja no 2012. gadā visas izmaksātās naudiņas, kas ir par OIK samaksāt, tie ir 75% gandrīz, kas ir 200 miljoni, kas ir kopā samaksāt. Apaļas 3/4 gandrīz vai guļās tomēr uz to, ko es saņēmuši atjaunoju dabasgāzes koģenerāciju, un pārējie tātad mēs redzam, kā tas ir. Ja? No otras puses paskatoties tātad saliekot to kopā, mēs nonākam pie tā paša, tātad, kad no importētā fosilā energoresursa mēs tātad kā OIK mums aiziet 3/4. Par to, ko mums var iedot biomasa, var neiedot biomasa, un par to, kas ir foršāk vai dabas gāze vai kas, zināmā mērā ir tāds stabiņš par to, kā es staigājuši cenas pēdējos 7 gados, gan dabas gāzei, gan biomasai ir tirgus veidāt pret cenu un visu, un mēs redzam, ka tomēr kaut arī tas kāpums ir, tad tas kāpums uz biomasas daļu ir ievērojami mazāks, varētu teikt, vairāk prognozējams līdz to, un varbūt tās tomēr efektīvāk izmantojams, un nākotnē uz to vajadzētu vairāk skatīties. Vēl viens smugu bildīt par to, kas nāk iekšā, kas ir ārā, ja runājam par teravatstundām. Tā
netīšām visticamāk tas ir sanācis, bet tas netīšām ir tas, ka faktiski, lai saražot to elektrību un to siltumu, ko mums vajag, mēs esam importējuši 7 terawatt-stundas gadā, un tāpat laikā, tā kā mēs nezinām, ko darīt, tad mēs esam koksni pārdevuši uz ārpusi par tām pašām 7 terawatt-stundām gadā. Tikai atšķirība ir tā, kad starpība ir 28 lati pa megavatu, kas nozīmē, ka faktiski, ja mēs to izmantot kā enerģiju šeit, mēs varētu iegūt 200 miljonus, nevis zaudēt. Par to, ko ražot un neražot, jā, siltums tā ir laba lieta, pilnīgi piekrītam, tādēļ mēs pāanalizējām, kas notiek ar siltumu. Zaļā enerģija siltumā ļoti labi, taču ir viena nelaime, ja, ka mēs redzam, ka faktiski tie sarkanie stabiņi ir dabasgāzes stacijas, zaļie stabiņi ir atjaunojamā enerģija. Pa vidu iespraucās viens stabiņš apzināti ielikts, kurš nozīmē vienkārši to, ka saražot lētu siltumu nenozīmē patērētājiem iedot lētu siltumu no zaļās enerģijas. Tā ir centralizētās siltuma apgādes nelaime. Centralizētajā siltuma apgādē nododot cilvēkam, bet ienākot kādam no malas, regulējušie normatīvi ir, ka viņš nevar pats dot pa taisno kādam rajonam, viņam jādod tam, kurš jau tur ir priekšā. Tas, protams, čāpsinādams muti to paņem un turpina vārīties savā sulā un uz visu pārējo rēķinu. Bet tas kopējais stāsts ir tas, kad ir opcija kā tāda, un tā prieka ziņa, kad no zaļās enerģijas mēs siltumu varam ražot lētāk. Koģenerācijas režīmā iet runa. Bišķiņ parotaļājamies atkal ar stabiņiem un padomājam, kas notiktu, ja mēs izslēgtu no OIK lielos tecus. Mazos neaiztiekam, paņemam tikai lielos. Baigi interesanti sanāk, ka faktiski obligātā iepirkuma komponenta krīt nos par 46%, kas nozīmē, ka mazajiem patērētājiem kā tādiem, tiksim, manai mammai kā pensionārai elektrības cena varētu nokrist par 13%, man pašam kā vairāk tērētājiem, man tie televizori mājās ir, man viņi varētu nokrist par 10%. Daudz vai maz, demagoģiski vai nedemagoģiski, spriediet paši. Un tad mēs bišķi paštudējām par tām atļaujām, tas bija sākums, ko ministrijas pārstāvis teica, ka mēs tagad visu to sabūvēsim, kas tikai nenotiksies, ja? Un tad viņi beigās aprāvās, ka visticamāk jau, ka tomēr tās 500 stacijas neuzbūvēs, kas ir atlikuši pāri, uzbūvēs varbūt tās 30% no tā daudzuma, pie kam, ko viņi paši atzīst, tai skaitā būtu bijis pabeigtu viennozīmīgi teica pēdējā kārta, un viennozīmīgi 100% tiktu uzbūvētas tās 43 atļaujas, kas ir saņēmusi dabasgāzes koģenerāciju, visā tad ir 500 izņemto lēmumu lērumā. Un tad pat laikā šobrīd mēs redzam, ka no visu tā apjoma ir realizēts 1,7. Un savā analīzē mēs balstījāmies uz to, kā var uzbūvēt vai neuzbūvēt, ņemot vērā, ka viņiem visiem jāstrādā pēc koģenerācijas noteikumiem, tātad siltums jāizmanto ļoti efektīvi, tātad 75% kopējā enerģijas izmantošana, pat ne izmantošana, bet pārdošana. Ja? Un tad mēs paskatījāmies, teiksim, ka ir apdzīvotās vietas, kur ir izsniegts atļaus, teiksim, 1000 iedzīvotāju apdzīvot vieta, izsniegts atļaus 5 biogāzes stacijām ar kopējo jau 10 megavatu, plus vēl pa vidu kaut kāda biomasas stacija ar kaut kādiem 2,5 megavatiem un tā tālāk. Vienmēr cilvēk tā būtība ir kas, ka vairumā staciju, vairumā vietu stacijas ir, atļaus ir paņemts tur, kur to siltumu nemaz nevajag. Pēc definīcijas, man liekas, ir jābūt idiotam ieguldīt miljonus kaut kādā būvē, ja tu zini, ka tu siltumu nevari nevienam pārdot, un tas nozīmē, ka tu nesaņemsi arī par enerģiju, par elektrību cenu. Vienalga, kaut viņi būtu arī 1000 lati. Ja? Tātad tavi miljoni ir lemti naturāla formā izmešaniem izkastē. Un tad ir baigi interesantā lieta, ka paskatās uz tām, kurā vietā kas un kā. Ir pietiekami daudz interesantas adreses.
caur uzņēmumu reģistru pazondējot un kas un kā, ir pietiekami daudz mazkapitāla uzņēmumu vienā juridiskā adresē, kas ir dibināti pietiekami neilgu laiku atpakaļ, un kuriem vairāk kā šī juridiskā adrese nemaz nav. Tas nozīmē, ka diez vai viņiem būs tie nenormālie miljoni, kurus ieguldīt un ko darīt. Ja, un papildus tam mēs skatījāmies tātad izsniegtās atļaujas pēc metodikas to, vai vispār ir. Tas bija tas, ko kaut kur priekšpusdienas gājienā runāja pārstāvs no tās kompānijas, kam galā bija Red, ja? Bet viņš runāja, ka vispirms vajag izdarīt tos darbus un tad iedot atļauju, ja, kuras nav. Šitam, atļauju viņiem ir, bet mēs skatāmies, kādi viņam ir tālākie soļi. Tātad, ja viņš nav paņēmis ne sadalsts tīkli, ne viņam ir atbalsts, ne viņam ir kaut kāds tur kaut kas vienošanās, ka viņš kaut kur kaut ko varēja sadot to siltumu vai kā. Ja? Un vispārējo plus saliekot kopā, galu galā mēs nonākam pie tā, kad, vēl viena bilde pa vidu. Tātad, ja gribētu uzbūvēt tos 500 objektus, kas viss kopā tur bija, tas nozīmē, ka faktiski bijis tātad nākamo 2-3 gadu laikā Latvijā mums ieplūst investīcijas, ne daudz, ne maz, bet 2,6 miljardi eiro, kas sastāv tā salīdzinoši dažam ielikts klāt. Valūtas fonda aizdevums mums bija tikai bišķiņ mazāks 1,7 un ārējais parāds ir 6,9. Tā kā ļoti apaļs cipars, kas liecina to, ka mūs gaida vai nu baigā izaugsme, vai nu tomēr laikam realitāte ir tā, ka bankas projektus principā nefinansē un diez vai šīs investīcijas ienāks. Jo bankas mēs arī aptaujājam un skatāmies, kad, cik viņi ko ir darījuši pēdējo pusgadu laikā. Un rezultāts laikam ir tāds, kad tā mūsu optimistiskā prognoze ir, ka tiks realizēti ne vairāk kā 8% no izsniegtajām atļaujām. Tas ir tad vairāk kā 4 reizes mazāk nekā domā ekonomikas ministrija. Un realizējot šo daudzumu, tātad mēs redzam, ka tā prognoze tam pieaugumam ir nieka 1,5% gadā, kas ir mazāk nekā vispār mums valstī ir inflācija. Un kā jau teicu, pilnu ainu mēs redzēsim pēc tam, ka mēs būsim saņēmuši pilnas atskaites no pētījuma autoriem, kurus mums veic kāds no lielajām smukajām outdoor kompānijām. Un viena bilde vēl palika kaut kur, tā ir izskrējusi ārā. Bet, lai nu kā arī nebūtu tāda smuka bilde, tad šobrīd laikam zaļās enerģijas ir nolikts priekšplānā, tad eglīte vai kas, vai kāds puķīte, un visiem gribās viņu apmētāt, teikt, ka ir slikti, jo dzīve kļūst sliktāka, bet kas sēž aiz eglītes un principā gardi smējās, par to visu mēs ļoti labi redzam. Ļoti konsekvento un jautro nobeigumu. Man būs jāprasa vēlreiz pagarinājumu, tāpat kā kontinentālās hokeja līgas pēdējā spēlē. Un iemesls ir sekojuši paņem mikrofonu, lūdzu. Es gribētu uzdot tādu nepatīkamu jautājumu. Dims izteicās, ka ekonomikas ministrija vēlētos OIK saglabāt vismaz 13. gada noteikto apjomu līmenī. Abstrahēsimies no gāzes tagad un atgriezīsimies pie tā, ko tu pārstāv federāciju. Kāda būs jūsu atbilde par to komponentu, ko mēs visi zinām, un tas nav nekāds noslēpums. Gāze ar mums vēl paliek daudz mistērijas par jaudām un tā. Vai jūs kaut kā esat gatavi sēsties pie galda un teikt, mēs saprotam jūsu problēmu un mums būtu ideja, ko mēs gribētu no jums pretī. Es gribētu šo paraugu, ko igauņi pārdeva. Kāpēc viņi pārdeva? Mēs viennozīmīgi esam gatavi sēsties pie galda pēc daudzkārtējām lūgumiem un aicinājumiem. Visticamāk, ka tas tuvākajā laikā arī notiksies, jo līdz šim ir bijuši tikai solījumi mūs ņemt pie galda, aicināt un runāt. Ja, tas ir tas pats, kas it kā, ko es arī uzdevu
Ilonai jautājumu par to, kas tad tur notiek ar to 28. datumā iesniedzamiem dokumentiem. Jo pēc plāniņa jau tur bija tā, ka lai iesniegt 28. no līdz 23. vai 25. kā tur bija pēc grafika, bija jāpakonsultējas ar nevalstiskām organizācijām, kuras vēl nav redzējuši to plāniņu vispār. Ja? Nu, kur? Dažas varbūt ir redzējuši. Jebkurā varbūt, jā. Tad mūsu tās 8, ne, bet 9 asociācijas nav to skaitā. Varbūt vēl 12 citas. Tātad, jebkurā variantā mēs esam gatavi sēsties pie galda. Mums ir pietiekami daudz tātad materiāli, kas ir analizēts, kā tas izskatīsies. Ja? Bet ir viennozīmīgi tas, ka mēs stāvēsim pozīcijās par to, ka ir jāmaina dabasgāzes atbalsts. Nevēl arī šita bija kardināli bet tas par viņiem. Atstāsim, lai viņi par to parūpējās. Par tavu federāciju es tomēr tagad jautātu. Nē, es pateikšu, kā biogāzes ražotājs tādā gadījumā. Biogāze nekad mūžā nepiekritīs nolaist savu cenu, teiksim, uz 10 eiro centu vai uz 10 centīmiem, ja šodien 10,7 centīmus saņem dabasgāzes koģenerācija. Vai lielais teica 7. Tas būs kā arguments jums. Pilnīgi. Atvaino, lai neaiziet pārāk gari. Līdz šim sarunas nav bijušas pārāk veiksmīgas, un mēs redzam. Sakiet, lūdzu, ko jūs kā federācija redzot pārliecinoši pretīm? Kādām autoritātēm un kādām tiesībām būtu jābūt tiem, kas sēdē pretīm jums pie galda? Lai viņi tur nemainītos un būtu tā, kā tas parasti sarunu procesā notiek. Jums ir kaut kāds apsvērumi. Jums tagad ir federācija. Jā. Ko jūs labāk gribētu pretīm sev redzēt? Vai tikai no ekonomikas ministrijas, ierēģinas, kas mainās, vai tomēr jūs gribētu kaut ko plašāku? Atvainojiet, ka es provocēju. Jā. Jo redziet, mēs dzirdējām dokumentācijā. OIK novēršanā piedalīsies Labklājības ministrija. Jā. Jā, vai tad jūs varētu runāt, jums būtu jābūt pretīm normālām partnerim, kas nepazūd pēc kāda laika. Mēs Kā jūs uz to skatāt? Tad tiem partneriem ir nelēma tā, ka tie partneri ļoti bieži mainās. Okay. Ja? Ir pusotru gadu jau kaut kādi, ja nomainās viens, un nākamie partneri grūž uz vecajiem partneriem visas nelaimes tās, kad kaut kas ir noticis vai nav noticis. Jā, tas bija mans jautājums. Skaidrs. Tad mēs redzēsim. Pirms mēs pārējām pie Zariņa kunga, es solīju kaut ko pārstāvim no Mežvidiem. Paldies, atrisinājis jautājums. Kā vienmēr, vajag tikai atlikt. Tas būs, ka tikai nenotiek ar OIK kaut kas līdzīgs. Iestāsies vasara, vismaz ar siltumu parādiem tā beidzās. Tagad mums ir jautājums, bet kā tad mūsu parlaments? Pagaidām, kāds vispār ir pilnvars parlamentam šajā lietā, jo viņš ir nodeleģējis ar likumu visu kabinetam. Viss, kas pašlaik notiek ir pilnīgi atdots kabinetam. Vai jums ir kaut kāda ideja, kaut kā uzņemties, kādu virsvadību, kaut ko uzklausīt? Jā. Parlaments ir dziļās gaidās, kā jūs zināt, mēs jau kopš pagājušās Saeimas sasaukuma gaidām šo atjaunojamās enerģijas likumu, kurš atnāk līdz Saeimai, kur mēs varētu sākt izskatīt. Joprojām tāpatās kā visa nozara, mēs to gaidām. Bet uz to, ko es vēlētos vērst uzmanību, ja par cik man jārunā vairāk no tāda politikas līmeņa par šo problemātiku, tad viena lieta, ko es redzu un ko es domāju visi piekritīs un kas būtu jādara, vai nu kopā ar Saeimu vai Saeimai kopā ar ministru kabinetu, kas tad ir vajadzīgs katram investoram, katram šis nozares spēlētājiem. Tā ir skaidrība, kuras joprojām nav. Un pateicoties tam, viņi tiek aizstāti ar skaistiem solījumiem. Es nezinu, vai jums šie skaistie solījumi derēs. Reiz jau jūs viņas saņēmāt, tagad jūs saprotat, ka viņas kāds grib ņemt atpakaļ. Un tas ir viena no problēmām, kāpēc mēs esam nonākuši šī situācijā, kas mums pašlaik ir jārisina. Jo, ja situācija būtu skaidra, saprotama, stabila, tad es kā investors varētu rēķināt savus riskus, saprast, kurā jomā tad es ieguldīšu, ar ko es varu rēķināties, ko varu nopelnīt. Un te ir tas, ko jau tikko teicu par šiem sadarbības partneriem, kuri mainās ik pēc pusgada, pusotra gada. Ja būtu šī skaidrība, šo skaidrību mēs varam ieviest kā? Ar to, ka valstī beidzot būs sava enerģētikas stratēģija, kurā viņi skaidri pasaka, uz kuriem mēs ejam, kādi ir mūsu mērķi, kā mēs domājam viņus sasniegt, kādi instrumenti tiks pielietoti. Un tad es kā investors, kā šīs nozares spēlētājs, varu sākt rēķināt tā, kas man ir izdevīgi, jā,
kad mēs sākam runāt parasti par šiem jautājumiem, tad ekonomikas ministrijas, kāpēc mums dialogā nepiedalās. Tas pats arī notiek parlamentā. Es pats vairākas reizes esmu rakstījis jautājumus ministram, mēs esam saukuši viņu Saimu par šiem jautājumiem un esam dzirdējuši vienkārši tikai vispārīgas, vispusīgas atbildes par to, cik viss būs pareizi, cik viss būs labi. Tas, ko es aicinātu, nozare, kopā nāciet parlaments, mēs jums palīdzēsim tiem cilvēkiem, kuriem tagad ir jāpieņem šie principiālie jautājumi, liekam viņiem strādāt no vārdiem, pāriet uz darbiem. Skaistas solījumus mēs kaudzēm esam visi dzirdējuši. Tātad pirmais solis, kā es redzu, kas ir nepieciešams, mums beidzot ir jābūt stratēģijai. Mums viņas nav. Ir tas, kas ir tagad Klejo ministra kabinetā, tas ir ziņojums par to, kā varētu būt. Bet tā nav stratēģija, tā ir tāda vīzija, tādi atsevišķi sapņi par to, ko nu mēs varētu darīt. Bet mums vajadzīgs viens dokuments, kuram būtu nopietnas spēks, uz kuru visi varētu paļauties un saprast, kas tad tālāk notiksies ar šo nozari, kur jums ieguldīt, vai kas būs ar siltumu, kas būs ar transportu, kas būs ar elektrību, cik tālu mēs ar to visu ejam. Nākšais solis, nāk šie normatīvie akti. Pirmais, kas interesē šeit visus, kas nodarbojas ar atjaunojumu energoresursiem, šis atjaunojamās enerģijas likums, kam vajadzētu skaidri pateikt spēles nosacījumus, labi, slikti, jūs tālāk varētu analizēt, jūs varētu saprast, jā, būs šādi nosacījumi, tad, ja būs tādi un tādi apstākļi, es varu atļauties šeit investēt, un es zinu, ko es nopelnīšu atpakaļ. Un tad nebūtu visas šīs sēdēšanas un domāšanas, ko mums šodien darīt. Es jums varu pateikt, tā turpinot, jūs atkal sēdēsiet, jūs atkal runāsiet, un atkal nekā nebūs. Būs tikai jaunas problēmas, jo kas notiek? Tieši kā jau tas tika norādīts. Nāks jauns, šis ministrs pusgadus atpakaļ saka, vajadzīga mums liberalizācija, tad viņš saka, nav vajadzīga. Nākšais ministrs pēc pusgada teiks, ziniet, man ir cita ideja, ko mēs darīsim, un tā būs visu laiku. Tāpēc šie skaidrie nosacījumi ir ļoti vajadzīgi. Otra lieta ir tas, ka jābūt šim sistēmiskam skatījumam arī uz tām visām lietām, un tas atkal ir tas, ko vajadzētu atbildēt stratēģijai, no kuras tālāk nāk šie atvasinātie normatīvie akti. Bez tā visa būs tikai ļoti viena liela jezga. Ja mēs runājam, teiksim, par tādām konkrētām lietām, es nezinu, ja ir laiks, tad es varu nolaisties arī par cik tomēr sevi par, mana darbība bija ar enerģētiku saistīta daudzus gadus, tad es varu runāt ne tikai kā politiķis plašos vēzienos, tā vienkārši caur pirkstiem kaut ko norādot, bet arī, teiksim, kur es redzu šos praktiskos risinājumus. Ja mēs skatāmies uz obligāto iepirkumu komponenti, tad viens no risinājumiem, ja valsts tik tiešām vēlās palīdzēt savai industrijai, vēlās šo iespaidu mazināt, tad viens no instrumentiem, kā mēs zinām, tik tiešām obligātā iepirkuma komponentē lielāko daļu sastāda gāze. Tas ir koordinācijas gāzes teci, kur vislielākā daļa ir lielajiem teciem Latvenergo. Tad tas ir tīri politiski izšķiršanās, ekonomikas ministrija kā akcionārs Latvenergo no vienas puses, no otras puses kā politikas veidotājs. Šo situāciju var ļoti vienkārši risināt un panākt to efektu krietni lielāku, pat ja viņi nogrieztu visu zaļo enerģijas komponenti, ja, tad risinot jautājumus ar Rīgas teciem, teiksim, samazināt šo atbalstu apjomu, iespējams runājot par šo ieviešot šo enerģijas komponents atbalstu, kas varētu būt tāds, lai tiešām Hesse normāli, lai teci varētu normāli strādāt. Mana ideja bija to, ko es jau savulaik piedāvāju, kad sākās liberalizācija, elektrības tirgus liberalizācija, kas noved pie tarifa pieauguma, es piedāvāju, ka tas veids, kā pašlaik tiek liberalizēts tirgus, ir nepareizs. Vajadzēja salikt tecis ar Hessiem kopā, kā vienu ražošanas vienību. Un laist viņus tirgu. Ja mēs redzam, ka viņi tirgu nevar strādāt, tad mēs varējām piešķirt papildus teciem šo jaudas komponenti, ar kuru tiešām atļaut tā, lai teci normāli var strādāt, lai viņi nebankrotētu, jo tas atbalsta apjoms varētu būt arī nedaudz lielāks nekā tas, ko Hesse nopelna tagad, kad viņi ir brīvajā tirgu. Un tādā veidā mēs varējām panākt, ka nebūtu šī lēciena, ka arī energoresursi mums būtu lētāki. Tas, ko ražotāji runā, saka, mums ir lētie teci, lētie Hesse, bet mēs pie tās enerģijas nekādīgi klāt netiekam, nekādu labumu nevaram izbaudīt. Jo Hesse strādā brīvajā tirgu, efektīgi strādā, labi pelna, bet šī peļņa paliek kur? Viņa atkal aiziet valsts budžetā. Un tāpēc esmu ļoti skeptisks par to, ko tagad runā ministrs, kad mēs samazināsim šo OIK, iespējams tagad mājsaimniecībām, kur šie tarifi netiks mainīti, jo lieta ir tā kāda. Ja šīs izmaksas ceļās, kāda viņas jāsedz? Ja viņas nesedz patērētājs, tad kas seks? Seks tas, kas to visu pa starpām ir ieliks, tas ir Latvenergo. Tas tālāk nozīmē ko, ka nebūs peļņas, tātad nebūs atskaitījuma budžetā. Diez vai politiķi vēlēsies to redzēt kaut kādu. Tā kā tas visdrīzāk ir atkal kārtie, skaistie solījumi, vienkārši, lai, veiktu zinām PR-us, gatavoties zināmiem politiskiem pasākumiem. Vai arī varbūt mēģinot iegriezt saviem draugiem no koalīcijas, jo, kā mēs zinām, otrā pusē lielākie zaudētāji būs kas?
Tas būs tātad naudas nebūs labklājības ministram, nebūs satiksmes ministram, tie visi ir, teiksim tā, koalīcijas kolēģi, ar kuriem viņi pašlaik strīdās. Tā kā nebūsim naivi, neticēsim skaistiem solījumiem, liekam strādāt ministriem, liekam tie, kas kaut ko sola, novest līdz konkrētiem darbiem. Pats galvenais pateikt, kā jūs to izdarīsiet. Jo ļoti patīkam ir skaisti runāt un pateikt, ziniet, būs tā, mēs tagad tiem neliksim maksāt. Konkrēti mehānismu, kāds izpaudīsies. Liekam atbildēt par saviem vārdiem. Es par saviem vārdiem esmu gatavs atbildēt. Paldies. Jā, paldies. Nu, pēc šeit faktiski arī bija vairāk priekšlikumu un diezgan interesanti šī kombinācija, jo vēlreiz pārdomāt, kādā veidā Latvenergo kā tirgotājs iesniedz priekšlikumu tirgū. Man jau liekas, ka viņš šodien iesniedz vienu priekšlikumu, kā viens bid. Kā tas būs, Jāni? Viņam jāsola būs pieslēguma, konkrētajā pieslēguma vietā. Vai pietiks ar to, ka viņš atrodas vienā tirdzniecības apgabalā? Tas bija tas, ko vai teci nevar tikt finansēti no Hesiem, ņemot vērā Hesu stipro pozīciju. Es domāju, ka šī ir tēma, kurā pētot OIK ietekmi, patiešām tai grupai uzmanīgi jāiziet cauri. Kā darbojās tirgus, kā tas būs, kad Latvija būs tirdzniecības apgabalā. Tā kā paldies, Ivar, par virzienu. Bet kāpēc jūs nevariet izdarīt spiedienu, to, ko jūs teicāt par ministriem? Vai tad ir problēma spēcīgai opozīcijai, kurā tu atrodies, teikt, klau, ierosināsim, varbūt pabalsosim. Jā, jo tas ļoti stimulē. Jā, šo to mēs esam darījuši un arī esam izdarījuši. Mēs runājam par visiem šiem liberalizācijas pasākumiem, lai tomēr viņi norisētu iedzīgā veidā un Latvijas intereses ievērojot. Bet lieta ir tāda, ka beigās saimie kaut ko lem ar balsojumu un attiecīgi tur ir vajadzīgs balsu vairākums, pretējā gadījumā ir tas, kas ir. Nevajag jau nemaz vairāk. Nopietni, ka jums ir jāizdomā kaut vai kopēji kādu pozīciju ieņemt. Tad ir jāmeklē atbildes. Man šķiet, ka tas arī ir tāds stimuls domāt gan par likumdošanu, gan par kabinetu darbu. Jo pašlaik ir skaidri redzams, kas notiek. Tāpēc es teicu to sākumu. Saimai jau vairs nav nekādas iniciatīvas par likumdošanu šajā sfērā. Jā, kā es teicu, saima ir gaidīšanas režīmā šeit. Un mēs vienkārši netiekam, ja būtu šie likuma projekti, mēs par viņiem varētu diskutēt konkrētiem priekšlikumiem, kā tas izskatās. Līdzīgi kā tas bija ar iepriekšo atjaunāmās enerģijas likumu, kas tika diezgan intensīvi diskutēts saimā. Un tāpēc iespējams viņš arī pazuda un vairāk nerādās. Jā, labi. Vēlēšanas tuvojās, es jau izdomāsim, par ko mēs balsosim. Gan jau jūs redzēsiet. Tagad tā. Mums faktiski ir beigusies sesija, divi aktīvi runātāji runā. Vai jūs kaut ko secinājumu daļā gribat teikt? Astrid, tu gribi kaut ko secina? Jā, ļoti divas lietas, jo atvainojiet, es nekādas apkopojumus nedarīšu, jo Līva visu šo lietu apkopo Dienas biznesa kā avīze. Nāks droši vien ar savu pozīciju un droši vien savu skatījumu. Bet pirms mēs šķiramies, nevaram Astridam Freimanim nedot vārdu. Jo, bet es tik laipns. Paldies, ātri. Mēs runājam šodien, bez šaubām, visu vajadzīgu jautājumu. Es negribu analizēt par to, ko runāju. Es neesmu tāds speciālists, lai runātu par vēju vai biomasu un tā tālāk. Bet mums ir vēl lielas iespējas attīstīt enerģētiku Latvijā. Varbūt tas nav uzreiz jāsaka, vajadzēja otrā daļā teikt. Kad beigās, nav jau no ministrijas neviena te, kam teikt. Es stāvēju naftas resursu pie šūpuļa un visu savu mūžu strādājis tādā nozarē. Un esam valdībā iesnieguši vēl 97. vai 6. gadā izstrādāt koncepciju par naftas resursu apgūnu un naftas rūpniecības iespējama izveidi Latvijā, ko izskatīja kabinets. Šodien mēs redzam attīstību līdz 20. līdz 30. gadam neviena vārda. Un vispār grib pateikt, ka tādā slavenajā plānā
mēs esam pazaudējuši zemes zīles. Jūs tur neatradīsiet neko. Tātad līdz 20. gadam un 30. gadam mēs savas zīles neaiztiksim. Nezinu, kāpēc. Pirmais. Resursi ir Latvijai pietiekoši. Es viņus pats esmu rēķinājis savā laikā. Bet, un brīnumu izraisa kaut kas cits. Jebkura valsts, kura jūt, ka viņu zīlēs ir nafta, viņi izdarīs visu pie šīm te cenām tagad, kādas pastāv, var mazas atradnes izstrādāt. Klusums. Un kāpēc klusums? Es varu pateikt atklāti. Ekonomikas ministrijā nav neviena kompetenta cilvēka, kas šo sarežģīto problēmu var pacelt. Ar večiem mums viņi nerunā, lai gan es esmu, un vēl ne es vienīgais esmu, kas var to darīt. Ar mums neviens nerunā. Tas ir pirmais. Otrais jautājums. Astrid, es tik laipns. Otrais Tēma bija cita šodien. Otrais jautājums. Ģeotermija. Šodien visa pasaule strādā. Un jūs nesen skatījāties veselu sēriju raidījumu par mūsu zemeslodi uzbūvi, par attīstību. Ļoti perfektas bija viss redzams. Zemes siltums ir tik liels planētas mūsu, kas var nodrošināt vairāk kā 2 reizes civilizācijas vajadzības pēc enerģijas. Visas valstis strādā. Paprasiet, Kariņa kungs manā to atgādināja. Eiropā arī jau Savienībā runā Baltijas valstis, tas neinteresē it kā. Mēs esam vienīgās valstis, kas neko nedara. Nu, nav tā, ka neko nedara. Mums ir grupa, kas darbojās. Es beigšu tūlītās. Tūlītās, beigšu. Mums ir zināmi resursi. Mēs esam gatavi būvēt pirmās stacijas. Tur atkal vesela virkni problēmu, kuras nekā nerisinās. Un pēdējais jautājums īs. Mums ir kūdras resursi. Ko darīsim ar savu kūdru? Viņi lieli. Viņi kaut kur 11 miljārdu kubikmetru. No tās kaut kur 4 miljārdi kurināmā kūdra. Zviedrijā, piemēram, ražojot granulas kā saistvielas, ja trūks biomāsu apkurē, kūdru var pievienot skaidām, šķeldai, ja ražo granulas bez šaubām, kā saistvielu, un daudz ko citu vēl var darīt. Nu, īsā uzrunā es nevaru pateikt vairāk. Jā, paldies, Astrid. Paldies jums par uzmanību. Tā, mēs esam noslēguši šo paneli ar faktiski ar vēl dažiem atgādinājumiem, kad enerģija ir mazliet plašāka. Mēs atradām kopējs punkts, mēs dzirdējām arī dažus ierosinājumus, un mēs ļoti, vismaz es personīgi ceru, ka darbs starp gāzeniekiem, pirmkārt par to komponentu, kas attiecās uz gāzes tehnoloģijām, un tehnoloģiju turētājiem un attīstītājiem ar ekonomikas ministriju notiks. Es saprotu, ka notiks arī ar jauno federāciju, un nekādā ziņā es negribētu redzēt, ka tur gāzinieki ar atjaunojamās enerģijas resursu attīstītājiem, kā suņi ar kaķiem, sēdēt pie viena galda. Katrai ir savu vieta. Es pateicos paneļa dalībniekiem, un arī jūs aicinu darīt to pašu.